Labdien visiem! Es bieži lietoju frāzi: mēs veidojam vislabāko produktu pasaulē. Protams, runa par Matchful aplikāciju, pašizziņa, saderība, attīstība, partneru atrašana. Un šodien gribu paskaidrot, ko tieši es ar to domāju, ko tieši mēs plānojam uztaisīt, vismaz tādā tuvākā nākotnē versija. Ja, teiksim, kāpēc un kādā veidā tas būs vislabākais produkts pasaulē. Mēs zinām, ka mēs gribam sevi izzināt, ko mēs varam izdarīt. Mēs varam aiziet pie laba psihologa, kurš daudz ko pasaka, konsultāciju saņemt. Mēs varam uztaisīt kādus labus testus, saņemt pa sevi tur analīzi. Ja. Mēs varam aiziet pie laba astrologa, ja, saņemt virzienus, kuros mums attīstīties, ko darīt, ko nedarīt, kā realizēties, lai mēs būtu veiksmīgi, ko ievērot un no kā izvairīties. Tieši tāpat mēs varam saņemt ļoti labas konsultācijas pie labiem numerologiem. Tur ir daudz paveidu numeroloģijā, ja, kurās mēs varam iegūt arī ļoti kvalitatīvas konsultācijas, kas vienkārši pagriež dzīvi otrādi, ja, un saka, kur es agrāk biju, es taču to visu jau it kā intuitīvi jūtu un tā tālāk. Ja. Un tā pašā laikā mēs zinām, ka ne visiem nostrādā viena un tā pati metode, ja, ka kādam nostrādā viena metode, kādam nostrādā otra metode, un visbiežāk tie cilvēki, kas ir sasnieguši visvairāk, ir paņēmuši pa nedaudz no visurienes, no dažādām konsultācijām, tā skaitā arī ejot pie tur terapeitiem, magiem un hipnozēm un vēl dažādām lietām, paņēmuši labāko, lai izveidotu sevis vislabāko versiju un būtu dzīvē visefektīvākie. Ja? Tas ir skaidrs. Ja? Digitālais laikmets. Ja, pasaule digitalizējās, ja, un to visu izdarīt vienam cilvēkam ir absolūti iespējams vienā lietotnē. Ja, Matchful ir mērķis tapt par tādu aplikāciju lietotni, vēlāk būs arī webversija, ja, kurā ik viens cilvēks var izzināt par sevi maksimāli daudz. Tad vienreiz ievadot savu dzimšanas datumu, ja, nezinām savu dzimšanas laiku, paņemam konsultāciju, kas arī būs pie mums ar astrologu palīdzību noskaidrojam, līdz ar to var vēl precīzāk uztaisīt astroloģiju, izējam pamattestu, ja, pēc tam izvēles kārtībā iziesim nākamos testus, ja vien vēlēsieties par sevi uzzināt vairāk, ja, un tad ir tāds ļoti labs pasaules izgudrojums, ko visi lieto, mākslīgais intelekts, ja, kurš tad palīdzēs salikt no visiem šiem aspektiem kopā tātad vislabāko aprakstu par jums. Pie tam, kas ir mākslīgais intelekts? Viņam taču var uzdot jautājumus. Ja, jūs viņam varat uzdot jautājumus 1, 2, 3, 4, 5 veidā. Ja, viņš jums pateiks atbildes visos iespējamos veidos. Ja. Ko viņš vēl var izdarīt? Viņš var jums sagatavot tieši izējot no jūsu situācijas, jūsu prognozi, ieteikumus dienai, mēnesim, gadam, periodam, parādīt labākos laikus, kad ko darīt un tā tālāk. Ja. Nākamais, ko viņš vēl var izdarīt un ko mēs visi kopā vēl varam izdarīt. Ja. Ir bieži konsultācija, kad cilvēkam numeroloģis, piemēram, parāda, ko vajag darīt, ko var darīt, ja, bet tur netiek ņemta vērā šī brīža situācija. Viens ir ar parādiem, cits ir ar naudu, viens ir ar attiecībām, cits ir bez attiecībām. Ja? Tajā brīdī, kad jūs vēl ieliksiet iekšā savu šodienas situāciju, kādā jūs esat, lai no tās izejot jums iedod vislabākos padomus, paņemot no visiem šiem labākajiem zināšanām vislabāko, ja? Draugi mīļie, tas būs patiešām vislabākais produkts pasaulē. Ja? Kas man ir svarīgi? Man ir svarīgi dabūt pa 1, 2, 3 vislabākiem speciālistiem katrā no šīm nozarēm, kas vēlās iesaistīties šajā globālā biznesā, kas bieži tā ir problēma, ka daudziem speciālistiem, kas ir labi speciālisti, ir ļoti augsts ego, ja, ka viņi nav gatavi dalīties ar citiem, viņi neatzīst citas zinātnes, mana zinātne, ko es esmu iemācījies, ir vislabākā, visas viņas ir labas. Ja. Šeit ar to sadzīvot nebūs iespējams sadarbojoties ar mums, ja, bet man ir vajadzīgi vislabākie daži speciālisti no katras šīs nozares, ar kuru palīdzību mēs varētu šo visu vislabākajā saturā radīt, ielikt iekšā, lai mākslīgais intelekts jau mūsu tā teikt, lietotnes iekšpusē varētu saņemt vislabāko informāciju. Lūk, un tajā brīdī, kad mēs pazīstam sevi, kad mēs zinām, kas mēs esam, mēs zinām, kā darboties, ja, to pašu taču var izdarīt arī attiecībās ar otru cilvēku. Tajā brīdī mēs varam
vislabāk veidot attiecības ar kādu citu cilvēku. Tā kā mēs sevi apzināmies, mēs sevi saprotam un mēs sevi pazīstam. Ja? Vai tas ir viegli? Protams, ka mums ir vajadzīgas zināšanas un attiecības, jebkuras, vai tās ir biznesa kontakti un partnerība, vai tās ir attiecības ģimenē. Viņas prasa pacietību, darbu un tā tālāk. Ja? Ņemot vērā visus šos milzīgo informāciju un šo visu, kas tur tiek plānots likt iekšā, ja? Mākslīgais intelekts var pateikt priekšā, kā vislabāk veidot attiecības ar šo cilvēku. Nu, no tiem cilvēkiem, kur, protams, lietot Matchful. Ja, un jau iekšēnē iedot padomus, ja, teiksim, gan iepazīstoties ar šo cilvēku, gan izvērtējot sadarību. Ja, šobrīd mēs varam paskatīties vienkārši primitīvu pirmo versiju, kur tiek aprēķināts sadarības procents, kur mēs neesam paši izdomājuši. Tur ir gan psihologi, gan astrologi kopā. Tās mazs koncilijas strādāja, kā vislabāk to visu uztaisīt. Ja, un uz priekšu būs vēl labāk. Ja, bet arī uzdot jautājumus par to otru cilvēku. Ja, teiksim, tad uzdot jautājumus, saņemt atbildes. Ja, protams, ja mēs dodam akceptu savus datus, tur lietot un citiem tādu pieeju, lielāk vai mazāk dot. Ja. Un tādā veidā savukārt jau laicīgi saprast, vai šī sadarība būs tā, ar kuru man ir vērts iet uz priekšu vai nē. Piemēram, personāla atlasē, ja jūs pieņemiet cilvēku, programmētāju. Ja jums ir 3 programmētāji, kur visi prasa līdzīgu samaksu, visiem līdzīga pieredze, ar ko jūs strādāsiet, ar to, ar ko jums ir vieglāk sastrādāties. Ja? Palūdzat viņam aizpildīt Matchful aplikācijas profilu, ja? Biznesa sadaļu, ja? Un jūs ļoti labi redzēsiet, kā tas viss darbojās. Ja? Savukārt ir cilvēki, kuri jau ir attiecībās vai biznesa partnerībās, un kuriem kaut kas varbūt neiet tik labi, kā viņi gribētu. Ja? Un tad ir jautājums, cilvēku attiecībās arī iet, aiziesim pie speciālisti. Jā, tas ir ļoti labi. Ar citu aplikācijām Matchful būs iespēja būt speciālistiem, tie speciālisti, kas vēlēsies ar mums sadarboties. Protams, mēs dosim maksimāli savstarpēji izdevīgus noteikumus. Ja? Arī cilvēki caur aplikāciju dažādās valodās, dažādās pasaules valstīs varētu ar laiku tikt sastapt viskvalitatīvākos speciālistus. Ja? Mums ir tiešām rūp kvalitāte. Ja, bet mēs jau zinām, ka cilvēki jau ļoti daudz ko pāriet uz virtuālo vidi. Jaunā paudze nemēdz daudz iet uz tādām fiziskām konsultācijām, ja, un viņi ļoti daudz ko atrod online, internetā. Ja. Tajā brīdī mēs varēsim ieslēgt attiecību konsultantu un uzdot jautājumus. Lietot ne Matchful, ja, piemēram, laulāts pāris, kurš vēlās uzlabot savas attiecības. Ja, tādā veidā saņemt vislabākos ieteikumus, pēc tam ievadot iekšā esošo situāciju, kāda ir jau vēsture, kādas jau ir varbūt aizvainojumi, kādas varbūt ir situācija, pēc tam to var izdarīt viens un otrs anonīmi. Ja, un šī lietotne jau izejot no šiem datiem, jau spēs iedot tādu konsultāciju, lai mēs būtu iegūt vērtīgs ceļvežas padomus, ja, teiksim, savai tālākai dzīvē. Ja. Gan jau esošās attiecībās, gan cilvēkiem, kas ir vieni paši, gan cilvēkiem, kas meklē attiecības, gan ir cilvēkiem, kas meklē darbu, gan ir tiem cilvēkiem, kas meklē sevi, ar ko tam man nodarboties, ko tam man beidzot darīt, lai es būtu veiksmīgs, ja, vai veiksmīgi, ja, kas tad ir tās jomas. Ja. To visu ieliekot iekšā vienā lietotnē, var izdarīt kaut ko tik fantastisku, ko pasaule vēl nav redzējusi. Ja. Es personīgi, veidojot Matchful aplikāciju, ja, tie vairāk kā 2 gadi. Ja. Protams, sākotnēji pavisam savādāk skatījos. Es šo skatījos tikai un vienīgi kā uz projektu, kā nopelnīt lielu naudu. Ticiet man, šeit ir milzīgs ienākuma potenciāls. Tajā brīdī, kad mums būs vislabākais, visvērtīgākais produkts pasaulē. Ja? Un tieši uz to mēs ejam. Un šodien paralēli garīgi attīstoties un izzinot sevi un iegūstot arī šo pieredzi, esmu sapratis to, ka galvenais fokus uz priekšu ir tieši uz to, lai mēs pēc iespējas ātrāk kļūtu par vislabāko produktu pasaulē. Kas tam ir vajadzīgs? Jā, tam ir vajadzīgi dažādi ieinteresēti cilvēki, kas ir speciālisti. Es esmu labs astrologs, psihologs, numerologs,
speciālists kādā no cilvēku izziņas jautājumiem un redz savas idejas. Es ļoti labprāt parunāšu, ja, teiksim, satiksimies, kā mēs varam to jūsu zināšanas iekļaut iekšā, saņemot par to pretī, protams, atlīdzību gan sākotnē, gan akciju veidā, gan nākotnē. Ja, akcijām augot, protams, arī tur nāks ienākums. Ja. Un, protams, ka lai šādu produktu izveidotu, ir nepieciešami arī līdzekļi. Par to jau arī var mūsu mājaslapā atrast informāciju vai rakstīt man privāti par šīm iespējām, ja, kā ik viens var kļūt arī par Manšola aplikācijas akcionāru, lai kopīgi ar šo ieguldīto naudas palīdzību radītu vislabāko produktu pasaulē, kurus centos tā ļoti īsi šajā īsajā video izstāstīt. Protams, ka daudz detalizētāks plāns, ja, mums ir top un viņš tiek papildināts, ja, teiksim, arī pieejams, ja, kādā veidā. Uz sadarbību. Paldies, ka nostājies šo video līdz galam un ļoti ceru, ka arī tev šis produkts būs ļoti, ļoti noderīgs nākotnē ikvienā tavā dzīves situācijā. Paldies, lai izdodas!